Labrīt visiem, kas ir pievienojušies pasākumam klātienē un arī tiem skatītājiem, kuri vēro mūs tiešsaistē. Esam tehnoloģiju uzņēmumu TET mājīgajās telpās, kur sapulcējušies eksperti un dažādi nozaru speciālisti, ar kuriem iepazīsimies pēc brīža. Mani sauc Ieva Treja, šodien būšu šī pasākuma moderātora. Atgādinu, ka pasākums ir skatāms gan klātienē, paldies tiem, kas atnāca, gan arī tiešraidē ziņu aģentūras Leta platformā un arī TET Facebook kontā. Nedaudz plašāk par šīs dienas pasākumu tēmu. Mūsdienās mūsu visu dati ir drošībā, vismaz pagaidām. Tomēr pie apvāršņa ir jaunas tehnoloģijas un veidi, kas jau tagad un pārskatāmā nākotnē potenciāli var apdraudēt ar pašlaik izmantotiem standartiem šifrētu datu drošību. Taču mēs esam tam gatavi, jo mums ir kvantu tehnoloģijas, kas piedāvā revolucionārus risinājumus šajā jomā. Kvantu mehānikā balstītu informācijas pārraidi nav iespējams nemanāmi noklausīties, nozagt vai kā citādi tai kaitēt. Šādas informācijas pārraides paņēmiens tiek uzskatīts par visdrošāko pasaulē. Šīs dienas pasākuma laikā diskutēsim par kvantu tehnoloģijām un to infrastruktūras attīstību Latvijā, datu drošības nozīmi veselības aprūpes nozarē, kā arī QKD risinājumiem uzņēmuma TET vadītajā pilotprojektā veselības aprūpes iestādē. Uzzināsiet arī, kurā veselības aprūpes iestādē šis pilotprojekts ir noticis. Savukārt eksperti pastāstīs par savu pieredzi un galvenajām atziņām. Lūkšu informāciju par slaido, jo, ja jums pasākuma laikā rodas kādi jautājumi, gan tiem, kas ir attālināti pieslēgušies, gan tiem, kas ir klātienē, tad jūs varat izmantot slaido platformu, uzdot jautājumus. Jums ir jānoskenē šis kvadrātkods vai jāienāk vienkārši slaido.com. Jāievada kods 2631 877. Es droši vien to kodu vēl parādīšu un arī šo QR kodu atgādināšu. Tad jums būs iespēja uzrakstīt sevi interesējošu jautājumu, ko adresēt visiem vai kādu specifiski kādam paneļa diskusijas dalībniekam. Un mēs centīsimies sarunas laikā iespēju robežās uz jautājumiem atbildēt. Nu ko, ar to arī ievads ir beidzies. Ķersimies pie lietas, esam nonākuši pie pasākuma svarīgākās daļas, kas ir atklāšana. Un kurš gan to varētu izdarīt labāk kā šī nama saimnieks? Atgādināšu, ka mēs šobrīd esam uzņēmuma TET telpās, un TET ir uzņēmums, kas jau tagad aktīvi strādā pie nākotnes tehnoloģijām, lai nodrošinātu neuzlaužamu digitālo datu pārraidi. Lūkšu pasākumu atklāt Dmitrijam Ņikītinam, TET galvenajam tehnoloģiju direktoram. Paldies, Ieva. Paldies visiem, kas ir ieradušies klātienē un vēro mūs arī attālināti. Kiberdrošība un kvantu tehnoloģijas, man liekas, nekad vēl nav bijusi tik aktuāla tēma kā kiberdrošība. Papildus tam, kad uzbrucēji lūko, kā nopelnīt papildus eiro, nozagt kaut kādus datus un pārvērst tos savā peļņā. Papildus tam tagad arī dažādas valstis sāk izmantot kiberdrošību kā vienu no efektīvākajiem ieročiem savā kara darbībā. Un tas viss rada mums diezgan liels izaicinājums. Datu apjoms no 2015. gada, kad kopējais datu apjoms bija kaut kur 15 zetabaiti, 2025. gadā izaugs jau līdz 180 zetabaitiem. Tas ir nenormāli liels lēciens saglabājamo datu apjomā un pārraidē. Un kā saka, internets neko neaizmirst. Varbūt mēs kaut ko par sevi esam aizmirsuši, bet internetā tas viss glabājās. Visa informācija par mums, medicīnas dati, visas mūsu banku transakcijas, bildes, ko mēs esam ievietojuši, tas viss ir atrodams internetā. Līdz ar to ikdienā mums ir jāsāk arvien vairāk un vairāk domāt, ko mēs darām ar savu datu drošību. Šodien mēs īpaši pievērsīsimies medicīnas sfērai, un nevelti, jo medicīnas sfēra pasaulē parasti stabili ir top 5 uzbrucēju galamērķis. Skatoties pa dažādiem gadiem,
no 5. līdz 3. vietai visu laiku ir viena no iekārojamākajām balvām ir tieši dati medicīnas nozarē. Un medicīnas nozare jau neatšķirās no visām pārējām. Datu apjoms medicīnas nozarē auga eksponenciāli. Tagad visi lēmumi, ko pieņem mūsu medicīnas darbinieki, balstās dažādos datos. Arvien vairāk ienāk mākslīgais intelekts, kas patērē vēl vairāk datu. Un līdz ar to mūsu visu interesēs ir maksimāli aizsargāt šos datus. Pašlaik, kā jau Ieva teica, mēs varam būt salīdzinoši droši par to, ka esošie kriptēšanas algoritmi diezgan labi pasargā mūsu esošos datus. Bet līdz 2030. gadam dažādi mākslīgā intelekta rīki un arī kvantu datori varētu jau sākt padarīt esošos kriptēšanas algoritmus nerīcības spējīgus. Līdz ar to jau tagad mums ir jādomā par to, kā mēs darbosimies nākotnē, vai mēs būsim tam gatavi, jo tas viss prasa laiku. Un līdz ar to TET ir uzsācis arī jauno tehnoloģiju testus. Pagājušā gada oktobrī mēs izveicām testus ar pirmajām medicīnas iestādēm. Šogad mēs turpinam arī ar banku un finanšu nozari. Un mēs ceram, ka visi kopā mēs padarīsim Latviju drusku drošāku un pasargāsim savus datus. Bet detaļās noteikti mēs dzirdēsim atziņas par testiem no mūsu ekspertiem un arī no medicīnas iestāžu ekspertiem par to, kas notiek pasaulē un kā mēs virzīsimies uz priekšu. Paldies! Paldies! Jā, internets neko neaizmirst. Bet nu gan par veselības nozari. Veselības nozara ir viena no tām nozarēm, kas ir īpaši jutīga pret datu drošības riskiem. Un tas ir tāpēc, ka ļaundari var iegūt pacientu datus, izmeklējumu rezultātus, tos sagrozīt un ar tiem manipulēt. Aicināšu Juri Gaiķi, Latvijas Digitālās veselības centra vadītāju, pastāstīt vairāk par datu drošības nozīmi veselības aprūpē. Lūdzu. Labdien, labrīt! Jā, Latvijas Digitālais veselības centrs visu laiku grib saukt to par jaunu uzņēmumu, kurš ir tikko dibināts, strādā 2 mēnešus, ielicis šajā visā pasākumā, bet ar jau saņemtu mantojumu un pie tā attīstības arī tiek strādāts. Kā jau nama saimnieks teica, veselības nozare ir viena no tām top 5 nozarēm, kur dati ir visiekārojamākie. Un tieši tāpēc šī datu drošība ir ļoti būtiska. Un šeit ir tiešām jāsaka paldies visām tām iniciatīvām, kas strādā, lai nodrošinātu datu drošību. Datu apjoms ir milzīgs veselības aprūpes nozarē. Dati, kas ir veselības aprūpes iestādēs, un tad ir dati, kas tiek nodoti e-veselībai, kā arī citām veselības resora informācijas sistēmām. Datu apjoms pieaug katru dienu. Šeit bija minēti diezgan lieli skaitļi tehnoloģiju izpratnē. Gribētu minēt to, ka pēdējais datu apjoma pieaugums bija tieši ar e-recepšu ieviešanu, un tie ir nākuši klāt mēnešu laikā 2 miljonu dati. Tas ir milzīgs datu apjoms pie visa tā. Un nedaudz vēl par statistiku. E-veselības noslodze pīķu stundās, kad varētu teikt, droši vien visi iet pie ārsta vai uz aptieku, ir vairāk kā 350,000 pieprasījumu stundā. Tajos brīžos. Tas ir no 10 līdz 12. Tātad tas ir milzīgs datu apjoms un tiešām varētu būt ļoti iekārojams, un mēs to pielīdzinām valsts drošības datiem, valsts aizsardzības datiem, banku datiem. Tie ir tikpat ļoti būtiski un var ļaunprātīgi to izmantošanu nodarīt neatgriezenisku kaitējumu kā valstī, tā arī konkrētam individam vai pat visai veselības aprūpes sistēmai. Attīstoties visām tehnoloģijām, arī radioloģisko datu plūsma
kas notiek valstī starp lielākajām slimnīcām, tiek attīstīti, un tas datu apjoms arī milzīgi pieaug, un tie ir vēl svarīgāki dati. Tā kā, jā, kvantu tehnoloģija ienākšana viennozīmīgi ir solis tajā virzienā, lai šie dati būtu droši, un nevienam nebūtu bail doties pie ārsta. Arī jau šajā laikmetā, kad viss ir digitāls, un savukārt digitalizācija medicīnas aprūpē ir nozīmīga arī tieši priekš pacientiem, lai apmeklējot dažādus ārstus, dažādās vietās šie dati būtu pieejami, nav jāstaigā ar dzīves gaitā sakrāto medicīnisko dokumentāciju, nedod Dievs kaut ko aizmirst, nav, un tad ir jāiet meklēt, un atkal ir jāgaida uz nākošo vizīti ilgāks laiks. Tā kā, jā, pateicoties visiem tehnoloģiju uzņēmumiem, arī digitālām veselības centram, kurš ir šajā lauciņā ielicis, rūpēsimies par datu drošību un veselības nozares digitalizāciju. Paldies! Paldies! Lai kā mēs reizēm piktotos par to, ka kaut kas nestrādā, tomēr jāatzīst, ka mēs esam ļoti digitāli attīstīti valsts šajā ziņā, un tiešām ir prieks nestaigāt ar to dokumentu mapīti, kad viss jau ārstam ir pieejams iepriekš, un arī uz aptieku doties patīkami, jo tur jau sagaida tās izrakstītās receptes. Nu ko, turpināsim par veselības nozari un kvantu tehnoloģijām. Un, protams, loģisks ir jautājums, kā tieši kvantu šifrēšana var tikt izmantot reālos apstākļos, īpaši ārstniecības iestādēs. Un TED komanda ir testējusi kvantisko atslēgu sadalas risinājumus, lai nodrošinātu augstāko drošības līmeni Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcā. Un par šo pieredzi un arī testa rezultātiem mums pastāstīs Māris Petrovskis, TET tehnoloģiju attīstības eksperts, un Rihards Mukstiņš, TET viedo pakalpojumu vadītājs. Lūdzu, kungi. Tā, labdien jums visiem. Mani sauc Rihards. Esmu kopā ar manu... Jā, Māris Petrovskis. Šodien, jā, mūsu mērķis ir pastāstīt par to pieredzi, kā mums veicies veselības nozares testos, testējot kvantu tīklus. Sākotnēji Māris nedaudz apstāstīs par to, kāpēc mums vispār ir jāsāk runāt par tādu drošāku vai augstāku datu drošību, ko te vispār nozīmē šī abreviatūra QKD, un arī nedaudz Eiropas skatījums. Savukārt es vēlāk nedaudz jau pastāstīšu jau par mūsu to praktisko pieredzi, ko mēs bijām aizvadījuši attiecīgi veselības aprūpes iestādēs. Jā, tā tad tika izteikts tāds pieņēmums, ka būs kvantu datori, viņiem varēs izdarīt daudz vairāk, gan labu lietu, gan arī netik labu lietu. Un tas gan būs arī nākamā slaidā grafiks, bet faktiski industrijas uzskats ir tāds, ka nav tālu laiks, kad ar kvantu datoriem varēs uzlauzt esošos nošifrētos datus saprātīgi īsā laikā, kas ir, teiksim, 24 stundas. Un tāpatās ir dati, kas ir vērtīgi arī pēc daudziem gadiem. Un viens no tiem ir medicīnas dati, kur analīžu rezultāti un izmeklējumu rezultāti var būt vērtīgi, vai pat nerunāsim par DNS datiem, ir arī pēc daudziem desmitiem gadu vērtīgi. Un principā ļaundari var šos datus mēģināt iegūt jau šobrīd, lai atšifrētu vēlāk, kad būs pieejami attiecīgie kvantu datori. Un tika pieminēta arī kvantisko atslēgu izdalīšana, jā, angliski tas saucās QKD, Quantum Key Distribution, latviskais termins ir kvantisko atslēgu izdalīšana, un tā ir tāda tehnoloģija, kas nodrošina drošu šifru ģenerēšanu un drošu pārraidi no punkta A uz punktu B, jo šifrētiem datiem tā lielākā problēma ir, kad otrai pusē ir jānodod šifrs, ar ko viņus atšifrēt. Bet arī pašu šifru savukārt nedrīkst šifrēt, jo viņš atkal tad nebūs saprotams. Tā kā kaut kā šis šifrs ir jānodod. Mans loks ir noslēdzies. Pirms 40 gadiem tieši šajā laikā es biju PSRS armijā un šifrēju datus
Un toreiz šifri bija papīra lapiņas, uz kurām bija uzrakstīts. Ja. Un reizi dienā viņi bija manuāli jānomaina. Man bija grāmatiņa, otrā galā bija grāmatiņa ar šifriem un bija manuāli jānomaina. Un nedod Dievs, ja viņi tur pazudīs vai vēl kas notiks, ja, tad tribunāls. Un jā. Tad šī kvantisko atslēgu izdalīšana droši pārraida atslēgas no punkta A uz punktu B. Un, kad atslēgas ir pārraidītas, tad ar viņām var šifrēt jebkādus datus un var pārraidīt arī garas un sarežģītas atslēgas ar šo tehnoloģiju. Un tāds piemērs, ja, kad ar tādiem šifrēšanas algoritmiem, kas šobrīd tiek izmantoti, ir sākt izmantot AS256. Šis kombinācijas skaits ir lielāks par atomu skaitu visumā, kas viss ir jāpārbauda, un ar parastiem datoriem to izdarīt īsti nav iespējams. Un tāpēc arī faktiski Eiropas Savienība uzsāka šo projektu. Eiropas kvantu iniciatīva, kuras ietvaros tad ir notestēti, ir jāuzbūvē šie drošie tīkli un viņi jānotestē. Un arī ir šāds dokuments pirms gada iznācis par ceļvedi pārējai uz kvantu izturīgu šifrēšanu, kas cer dot vadlīnijas, kā šos datus jāšifrē. Jā, šis ir grafiks, kur kā industrijas zinātnieki uzskata, pēc cik gadiem ar kādu varbūtību ar kvantu datoriem varēs uzlauzt esošos šifrus. Jau pēc gadiem 15, vidēji 45% varbūtība, ka varēs uzlauzt. Un pēc gadiem faktiski 30 vairs tur praktiski, jā, visi vienojās, ka tā būs. Jā, un šī ir schēma, kā notiek šī darbība. Ir šī kvantisko atslēgu izdalīšanas iekārta, kura mums tika uzstādīta vienā medicīnas iestādē. Viņa ģenerē arī ar kvantu fizikas metodēm, viņa ģenerē drošas atslēgas, un viņas pārraida pa optisko šķiedru arī ar kvantu mehānikas tehnoloģijām uz otru iestādi. Un šīs pašas atslēgas tiek arī nodotas šifrētājiem, attiecīgi abās iestādēs, kuri viņas saņem, un nošifrē tekstu, otrā galā atšifrē. Jā, un principā tas projekts, kurā mēs šo testējam, tas ir Latvijas nacionālā līmeņa kvantu komunikācijas infrastruktūra izveida Latvijā, saīsinājumā LATQN. Mēs to darām EROC-UCI projekta ietvaros, un attiecīgi katram no projekta dalībniekiem ir savi uzdevumi. Mūsu gadījumā, protams, ir pievienoties kopējā kvantu tīkla attīstībā, tā pašā laikā arī šo visu tehnoloģiju notestēt pie mums laboratorijā, pārliecināties par to, ka viņi strādā arī uz mūsu publiskā tīkla. Tās iekārtas tur aiz stūra ir mūsu apskatāma. Tas, kas tur dūts, varbūt nedaudz fonā, tur ir Alis un Bobs. Tur tā kā pēc tam varēs iet paskatīties, kā tas strādā. Un mūsu tas galvenais, un arī šīs dienas mērķis ir arī pastāstīt par mūsu vienu no darba pakām, kas ir tieši ar veselības nozaru saistīts. Un es domāju, ka attiecīgi varam iet tālāk arī pie šīs sadaļas. Un pašā sākumā jau gribētu pateikties mūsu strateģiskajiem partnerim Rīgas Austrumu Klīniskajai universitātes slimnīcai, ar kuras palīdzību mēs varējām notestēt 7 viņu sastāvā esošajās veselības aprūpes iestādēs šos kvantu tīklus. Attiecīgi, bet pirms mēs vispār aizgājām un testējām, mums pagāja samērā ilgs laiks, lai šīs tehnoloģijas, šo jauno tehnoloģiju, šīs kastītes, lai viņas iepazītu, pareizi sainstalētu, sakonfigurētu, saintegrētu ar mūsu esošajām tīkla iekārtām. Jānotestē, protams, periodiski parādījās kādas kļūmes, tās bija jālabo. Tajā brīdī, kad mēs bijām to visu salabojuši, atkal notestējuši, pārliecinājāmies, ka viņi strādā, tad attiecīgi devāmies jau pie mūsu partnera, uzstādījām šīs iekārtas šajās lokācijās, attiecīgi 7. Un tas būtiskākais tas, ka mēs šos testus veicām uz īstām optiskām šķiedrām. Attiecīgi tas nav tikai un vienīgi tādā teorētiskā līmenī.
būtiski ir uzsvērt to, ka mēs viņus veicām uz brīvajām optiskajām šķiedrām. Un uz esošajām nevajag jaunas speciālas kādas ar parastām, jā, kādas ir visā pasaulē. Jā, un mēs nekādā veidā, attiecīgi, slimnīcas darbība nekādā veidā netika ietekmēta, produkcijas darbība nekādā veidā netika ietekmēta, mēs vienkārši to uz atsevišķām līnijām testējām, un vēl ir būtiski uzsvērt arī to, ka mēs testos nekādā veidā neizmantojam nec veselības, nec arī pacientu datus. No tādas praktiskās puses, tas, ko mēs mēģinājām notestēt, ir tās lietas, ko arī attiecīgi eksperti pēc tam tālāk jau šo iekārtu pārvaldībā, viņiem ir jāsaprot, kā tās iekārtas darbojās. Ja brīdī, ja pazūd kvantu kanāls, ja pazūd servisa kanāls, ja pazūd šifrēšana. Elektrība. Un elektrība. Un visas šīs darbības mums ir jāsāk jau tagad saprast, kā viņas ietekmē šo kopējo sistēmu, vai viņi spēja atjaunoties, cik ātri viņi spēja atjaunoties, cik daudz tās atslēgas kvantiskās ir iekrātas, un tā tālāk, un tā joprojām. Un attiecīgi, protams, viens no tiem testa mērķiem arī bija pārbaudīt datu pārraidi, saprast, vai vispārībā šī kvantu šifrēšana ietekmē datu pārraides kvalitāti vai nē. Un, protams, arī stabilitātes pārbauda, ne tikai un vienīgi uz to testa brīdi, vai viņa strādā, vai šis kvantu kanāls ir pacēlies, bet arī vairākas dienas atstāt viņu darbojamies un pārbaudīt, vai tiešām šī sistēma ir stabila. Tādam nelielam ieskatam, nelielam. Īsākais QKD kanāls, kas bija izveidots starp divām slimnīcām, attiecīgi šeit, tieši šajos grafikos, jūs varat redzēt vienu no QKD grafikiem, viņš ir kvantisko atslēgu ģenerēšanas ātrums, pārraides ātrums. Jā. Rakstīts, faktiski ļoti maziem burtiņiem kīreit, kas ir pārraides ātrums datu kanālā. Un šeit grūti redzēt, bet viņš mūsu gadījumā ir aptuveni 2 kilobiti sekundē. Bet, ja mēs atceramies, pirms gadiem 30 bija tādi modēmi ar piekļuvi pie internetu, kas darbojās ar līdzīgu ātrumu. Tā kā visas tehnoloģijas ar kaut ko sākās. Un šis ir viens no rādītājiem. Vēl viens rādītājs ir Kuber, ko mēs arī skatījāmies. Šeit varbūt nav iekļauts, bet tas ir viena no tām lietām, ko mūsu eksperti arī šajos testos skatījās un pārbaudīja, vai viss ir attiecīgās normas līmeņos. Jā, un tad tās galvenās atziņas. Kā jau es iepriekš minēju, šī īsti nav tehnoloģija, ko var aiziet nopirkt veikalā un uzreiz piespraust, un viņi strādā. Nē, tur pagāja mēneša darbs kolēģu, lai saprastu to, ka šī ir darbot spējīga sistēma, viņu mēs varam uzstādīt. Un attiecīgi šajā brīdī jau, kad mēs esam tam posmam pārgājuši pāri, mēs varam teikt to, ka galu beigās tā QKD sistēmas uzstādīšana priekš mums ir relatīvi vienkārši uzdevums. Ja jūs vēlaties arī šo visu iemācīties, šis ir tas mērķis. Mēs nākam kopā mācīties un attiecīgi arī dalīties ar šīm atziņām. Tagad mēs uzstādām stundas laikā viņu uzliek mēs testējam ar finanšu iestādēm. Jā, un tad attiecīgi, bet tas arī optiskais kanāls ir ļoti svarīgs, kā viena no tām lietām, ko Māris var pateikt, ka, ja tās iestādes ir pārāk tuvu, tad attiecīgi optiskais budžets varbūt tur arī var traucēt, jo tā sistēma tomēr darbojās uz fizikas principiem. Un tā svarīgākā atziņa, tas, ko es arī iepriekš minēju, tas, ko mēs notestējām, tas, ka nav nozīme kādi, cik apjomīgi ir šajā gadījumā medicīnas dati. Kvantu šifrēšana nekādā veidā neietekmē datu pārraidi, tās ir divas sistēmas, kuras var darboties paralēli, vienu otru neietekmējot. Runājot jau par turpmākajām aktivitātēm, no mūsu tā projekta plāna vēl viena aktivitāte ir palikusi. Jā, mēs kopā ar mūsu partneriem LVRTC un Lumī mums ir jāintegrējās kopējā kvantu tīklā. Taču, lai arī visi saistītie veselības nozari mūsu projektu kontekstā ir beigušies, mēs jebkurā gadījumā esam atvērti uz potenciālo sadarbību, jo tikai un vienīgi kopā, mācoties, saprotot un testējot, mēs varam arī īstenībā iet uz to tādu drošāku datu aizsardzību nākotnē. Un, manuprāt, tas ir arī viss. Ja ir kādi jautājumi? Paldies. Varbūt klātienē kāds jautājums.
Laikam nebūs. Katrā ziņā vismaz klātienes pasākuma apmeklētājiem būs iespēja uzdot jautājumus kungiem noteikti vēl pēc pasākuma. Visiem atgādināšu, ka ir pieejama Slido platforma un kvadrātkods šobrīd nav redzams, bet ienākot slido.com, lūk, arī kvadrātkods var noskanēt kodu vai arī ievadīt šo te ciparu kombināciju 2631877 un ikvienam ir iespēja uzdot jautājumus, kurus mēs iespēju robežās mēģināsim atbildēt. Un tagad mums priekšā ir, es domāju, interesanta paneļa diskusija. Un daudz dažādu aspektu, mēģināsim tos aptvert un ievadam teikšu, ka kiberdrošība, protams, vienmēr ir bijusi būtiska, taču šodien, kā mēs arī šeit dzirdējām, tā ir kļuvusi vēl nozīmīgāka, ne tikai personas un finanšu datu aizsardzībai. Faktiski kiberdrošība ir arī viens no Latvijas nacionālās drošības stūrakmeņiem. Un kvantu atslēgu pārraides tīkls var kļūt par nākotnes risinājumu, kas būtiski stiprina uzņēmumu un valsts kiberdrošību. Un līdz ar to šodien mēs kopā ar ekspertiem diskutēsim par kvantu tehnoloģiju nākotnes iespējām un izaicinājumiem. Un tad lūkšu savus sarunu biedrus pievienoties manu skatuvis. Dmitrijs Nikitins, TED galvenais tehnoloģiju direktors, Ināra Opmane, Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta direktore, Agnese Zariņa, Satiksmes ministrijas sakaru departamenta direktoras vietniece, elektronisko sakaru un pasta nodaļas vadītāja, Līga Žūka, Rīgas Stradiņu Universitātes inovāciju centra direktore, Sergejs Rečkins, Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas IT infrastruktūras daļas vadītājs. Paldies. Es vienīgi varbūt lūkšu pārsēsties tur. Es labprāt sēdētu te tehnisku iemeslu dēļ un dažādu citu iemeslu dēļ. Paldies. Paldies visiem, ka piekritāt. Ar ko es gribētu sākt? Mēs dzirdējām ļoti interesantu šo stāstu. Un, Sergej, es gribētu, lai jūs pakomentētu no tāda klienta perspektīvas. Kāda bija jūsu pieredze dalībai šajā projektā? Jā, pateicoties testiem, ir skaidrs, ka mēs arī nākotnē varēsim droši pārraidīt datus, ka šīs tehnoloģijas ir pieejamas un ir saprotams, ko ir jāplāno nākotnē, kāda infrastruktūra vajadzīga, teiksim, slimnīcas griezumā, arī savienošanai ar datu centru, jā, bet par to, ko noteikti jāpadomā, ka ir jābūt valsts līmenī kopējai infrastruktūrai, jo medicīnā ne tikai svarīgi ir datu drošība un integritāte, bet arī tā pārraides ātrums, jā, jo tas ir brīžiem dzīvības jautājums pacientu, ja kādi dati netiek nosūtīti vai viņus nevar atvērt, jā. Tāpēc mums šobrīd ir ar daudzām slimnīcām savienojumi, jā. Tāpēc mums arī tādā griezumā jāpadomā, kā mēs arī nākotnē strādāsim. Ināra, es gribētu lūgt arī jūsu komentāru. Jūs esat bijusi dažādos sadarbības projektos vietēji, daudz strādājusi kā universitātes pārstāve kvantu tīklu un inovāciju izpētē. Kas Latvijā šobrīd vispār notiek kvantu tehnoloģijās ārpus šī konkrētā projekta, kas vēl kādas aktivitātes? Jā, tagad droši var runāt, šķiet. Kvantu tehnoloģiju jomā jau visiem ir zināms Andris Ambainis, kas ir ieguvis pasaules slavu un kvantu iniciatīva, kas notiek. Bet mēs šajā projektā risinām tās problēmas, kas ir saistītas. Mēs no vienas puses visi ļoti gribētu, lai attīstās kvantu datori un lai viņi ātrāk ieviešās, tad mums pavērtos pilnīgi citas iespējas, bet otrs arī šobrīd jau mums jāsagatavojās pie tā, ka šos kvantu datorus varētu izmantot ļaunprātīgiem mērķiem. Un tāpēc paralēli tam, kad ir
šī Andra Ambaiņa jau iezīmētā loma un vieta, kartē kā nozīmīgam pētniekam mums ir jāstrādā šajā kvantu komunikāciju jomā, un arī šeit mums ir jau iestrādes, un pirmais mēs šos kvantu tehnoloģijas gribam ieviest datu centros un arī mākoņu datošanā, lai tie dati, kas ir saglabāti, lai viņi no vienas puses mums liekas, ka viņi ir šifrēti un droši, bet lai viņi būtu droši arī nodrošināti nākotnē. Tāpēc šī ir vieta, un faktiski mums jau ir uzsākusies sadarbība arī starptautiski, kad ir interese par šo mūsu pētniecības virzienu, kā kvantu tehnoloģijas izmantot datu centros. Otrs nozīmīgs virziens arī ir tas datu pārraidē, ko jau iepriekš kolēģi stāstīja, kur tikai gribētu vēl piemetināt to, ka šīs kvantu šifrēšanas atslēgas, kvantu tehnoloģijas nodrošina to, ka viņas nevar noklausīties, kad pārraida starp diviem lietotājiem tās kvantu atslēgas, kad ja gadījumā kāds pieslēdzās un noklausās, tad arī tā kvantu atslēga netiek izmantota šifrēšanā, kas arī ir ļoti būtiski. Un, tad šajā te kvantu šifrēšanā un datu pārraidē arī šobrīd notiek jau jauns uzsaukums un tiek veidoti konsorcija, lai mēs atrisinātu šīs problēmas kā starpvalstu pieslēgumos, kur arī Latvija un institūts un arī TEC aktīvi piedalās un labprāt piedalītos nākotnē. Un mēs ceram, ka izveidosies konsorcijas ar mūsu kaimiņiem un mēs varēsim turpināt šo darbu nākotnē. Paldies. Dmitrij, ko jūs varat piedāvāt šobrīd un uz ko raugāties nākotnē? Ko TEC šobrīd jau piedāvā? Kas ir tās nākotnes prioritātes attiecībā uz šīm tehnoloģijām? Uz doto brīdi mēs aktīvi fokusējamies uz tieši kvantu šifrēšanas atslēgu izplatīšanas risinājumu un tā testiem. Tehnoloģija ir ļoti jauna un uz doto brīdi Eiropā mums ir tādas kā saliņas, kad katra valsts darbojās neatkarīgi, risina savus uzdevumus, mēģina notestēt, kā tehnoloģija atbalstīs viņu mērķus. Nākamais mērķis mums noteikti ir savienot Eiropu, lai mēs nebūtu vieni paši un izveidot tādu drošo savienojumu apkārt Eiropai. Un ļoti priecēju, ka arī Eiropas Savienībā šis ir kā mērķis un ir atbalsts arī no dažādiem fondiem. Papildus noteikti mēs skatāmies arī, kā savādākos veidos uzlabot kiberdrošību, jo, ja mēs paskatāmies uz kvantu datoru attīstību un prognozes ir dažādas, cik ātri iestāsies tiešām tāds darbojošs kvantu dators, kas risinās mūsu ikdienas problēmas, bet papildus attīstās arī klasiskās skaitļošanas metodes, nāk talkā mākslīgais intelekts, un mums ir jādomā par savas drošības paaugstināšanu arī pret klasiskajām metodēm. Un līdz ar to tad, tas QKD projekts ir viena sadaļa, kur aktīvi jāskatās. Otra sadaļa noteikti ir postkvantum kriptogrāfija, kas arī prasīs zināmu kompetenci, lai ieviestu un pasargātu uzņēmumu mūsu visu infrastruktūru, bet pirms tam mums arī visiem ir jāveic zināmas sagatavošanas darbi, jo sākt uzreiz lidot ar kosmosa kuģi droši vien nav iespējams. Tev ir jāiziet no sākuma ar pamatiem, tāpēc mēs paralēli skatāmies arī, kā palīdzēt mūsu Latvijas uzņēmumiem arī celt kopēji to visu kiberdrošības līmeni un aizlāpīt tos caurumus, kas mums uz doto brīdi ir. Kamēr jums mikrofons rokā, uzdošu jautājumu, ko mums ir iesūtījuši skatītāji Slido platformā. Cik optiskās šķiedras ir nepieciešams QKD sistēmas palaišanai? Es varu kļūdīties, bet man liekas, ka divas tur ir nepieciešams īpaši stabils savienojums, bet kopumā esošajos testos mēs redzam, ka
mūsu esošie optiskie savienojumi diezgan labi performē un ir iespējams palaist sistēmu bez problēmām. Kā Māris iepriekšējā prezentācijā stāstīja, tad pirmās reizes, kad mēs slēdzām klāt šo sistēmu, mums radās zināmi izaicinājumi, vajadzēja patērēt vairāk laika, bet tiklīdz mūsu eksperti saprata, kā sistēma darbojās, mēs diezgan ātri jau varam uzinstalēt šo sistēmu, kas ir ļoti svarīgi, jo pašlaik mēs testējam starp 2 punktiem. Ja mēs skatāmies uz plašāku izplatību, tad mums ir jābūt spējīgiem ļoti ātri instalēt šīs sistēmas. No vienas šķiedras ir sistēmas, kam vajag vienu, ir kam mūsējām vajag 3 šķiedras. Tā, un tad vēl viens jautājums, vai kvantu šifrēšana nosūtāmo datu apjomu palielina vai samazina, un par kādu procentu? Tas būtiski neietekmē datu apjomu, un respektīvi, tāpat kā ar esošajiem algoritmiem, nav tā, kad esošie šifrēšanas mehānismi būtiski palielina datu apjomu. Tas vairāk iet runa par to, kā tie dati tiek sapakoti. Paldies. Vēl atgriežoties pie medicīnas projekta, kāds ir lielākais attālums, kādā projektā datus pārraidījāt? Kāds būtu teorētiski maksimālais? Mikrofons, jā. Tika testēts no Gailezera līdz televīzijas torņiem, kas varētu arī būt mums kā sekundārais datu centrs. Un arī savienojam vietā ar pārējām slimnīcām vai arī apmaiņas kaut kādiem tīkliem. Jāņem vērā, ka šī tehnoloģija ļoti aktīvi attīstās. Viņa uz doto brīdi pasaulē pa lielam ir testēšanas fāzē. Un ja mēs sākām ar attālumu no 40 km, tad tagad ar katru gadu tas attālums pieaug. Protams, kad priekš lieliem attālumiem uz doto brīdi vairāk ir tāda laboratorijas apstākļi, bet noteikti tas attālums starp 2 punktiem, kad ir tās ierīces spēj pārraidīt savienojumu, kļūs ar vien lielāks. Jā, es varu piemetināt, ka mums jau šīs iekārtas līdzīgas iepriekšējās paudzes ir no 2019. gada, kad bija šie 40 km, bet šobrīd jau mums ir 120 km. Un jā, tas tikai rāda to, cik ļoti strauji tas attīstās. Un vēl gribēju paslavēt teta šo te optisko tīklu, jo ir prasības, lai kvalitāte būtu, un tā tad, ja tetām nebija problēmas un viss notika, tā tad ir ļoti labs tīkls. Līga, es jūs gribētu iesaistīt sarunā nedaudz plašāk par to, ko tad īsti nozīmē jaunu tehnoloģiju un inovāciju ieviešana medicīnas nozarē. Kā mēs zinām, tas ir sarežģīti, ir dažādas prasības. Protams, viss dzirdētais izklausās ļoti labi, bet kādi tad ir tie galvenie izaicinājumi tomēr, lai šī jaunā tehnoloģija tiktu aktīvi izmantot un to varētu droši droši izmantot? Jā, labdien, auditorija, klātesošie un skatītāji. Prieks šeit būt. Paldies, ka uzaicinājāt. Jā, par medicīnas datiem skatoties, mēs ļoti daudz dzirdējam par drošību, un es domāju, ka tā ir pirmajā vietā. Un runājot par jaunām medicīnas tehnoloģijām vai jaunām medicīnas produktu ieviešanu vai pat izstrādi, mums ir nepieciešams piekļūt medicīnas datiem. Jo jaunu tehnoloģiju, prototipu, pakalpojumu izstrādē jābūt balstītā pētniecībā un balstīt uz datiem. Bet pašlaik, protams, ir ļoti bažīgi mēs visi esam par datu drošību, īpaši veselības datu drošību un pamatoti, kā mēs dzirdējam arī no kolēģiem. Un šī piekļuve, ja mēs skatāmies no universitāšu puses, kā mēs varētu sadarboties ar slimnīcām, mēs nevarētu teikt, ka tas ir ļoti vienkārši izdarāms, ka tur ir ļoti daudz izaicinājumu. Un tāpēc es skatos uz šo kvantu tehnoloģiju, ka tas varētu būt tas pamats, ka mēs redzam, ka šie dati tiešām ir droši nošifrēti, un tad
būtu lielāka iespēja, ka mēs varētu savstarpēji sekundāri dalīties ar šiem datiem un tālāk izmantot datus pētniecībā, inovācijās, lai izstrādātu produktus, vai pakalpojumus, tehnoloģijas, kas tiešām ir balstītas datos un nepieciešams. Un tālāk jau ieviešana tirgū jau būtu uz pierādījumiem balstīta. Tāds ir tas mūsu skatījums, bet vispār, ja mēs runājam par medicīnas tehnoloģijām, ir ļoti stingri regulēts, bet dati un drošība ir pats pamats. Jo es arī runāju, varu teikt, kā pacients, jo mēs visi šeit esam pacienti. Un es domāju, ka mums primāri ir svarīgi, lai mūsu dati ir pasargāti, lai droši, un tad, ja mums ir uzticība, ka viņi ir droši nošifrēti, tad kāpēc, lai tiešām viņus arī tālāk pētniecībā neizmantotu? Tādā ziņā ļoti labi mums ir attiecināt visiem uz sevi šo tēmu, jo mēs tiešām esam visi pacienti. Pirms es dodu vārdu Agnesei, kā valsts pārstāvei šajā diezgan sarežģītajā jautājumā. Ko jūs sagaidāt no valsts? Sergej, jūs minējāt šo infrastruktūru nacionālo. Kas vēl ir nepieciešams? Jā, ir jāsaprot, kā to infrastruktūru izveidot, jā, un jādomā noteikti arī laicīgi, jā, ja mēs skatāmies perspektīvā, cik ātri varētu būt un attīstīties šīs tehnoloģijas, jā, tad tikpat ātri mums arī jāseko un, ir saulaicīgi to visu infrastruktūru jāizveido, jā, tāpēc, tā jābūt kaut kāda valstiska līmeņa plānošana un varbūt ne tikai atsevišķo vai vadošo slimnīcu, bet arī pārējo slimnīcu, ar kurām mums jāapmainās ar datiem. Tieši tāpat arī jautājums par Eiropas savienojumiem, jā, cik saprotam, šī brīža pieejamās tās kvantu iekārtas, viņas īsti nerisinās to problēmu, jā. Bet jau šobrīd daudzi programmatūras izstrādātāji, viņi piedāvā, teiksim, mākslīgā intelektā, iesaisti, jā, tajās programmās, teiksim, radioloģijā kaut kādas veikt apstrādes, jā, bet viņas pieejamas tikai Eiropas datu centros, jā. Tad mums līdz turienei tie dati ir jāizsūta un tādā pat veidā arī jāsaņem tie dati pietiekami droši. Tāpēc par to ir jādomā kopā visiem. Vēl kaut kas, ko jūs, Dmitrij, varat varbūt pakomentēt, ko jūs sagaidāt no valsts, kādu atbalstu? Es teiktu, ka tā ir sadarbība starp valsti un privāto sektoru un noteikti neviens nevarēs vienpersoniski īstenot mūsu mērķus un padarīt mūsu drošākus. Un noteikti mēs sagaidām atbalstošas politikas un vīziju, kā mēs ejam uz priekšu. Ir organizācijas, kas ir sākušas testēt, kā mēs redzam no šī projekta, sākotnējā agrīnajā stadijā šo tehnoloģiju, bet noteikti ir vajadzīgs arī valsts atbalsts, lai turpinātos šī testēšana un lai nākotnē mēs jau būtu gatavi laicīgi ar drošo tīklu un varētu sagaidīt visus potenciālos draudus jau mierīgi sežot krēslā un dzerot teju, nevis domājot, kā mums paglābt savus datus. Jā, Ināra, jums vēl komentāri. Jā, es gribēju arī pateikt, ka šis ir ļoti labs projekts, kurā mēs varam sadarboties gan kā zinātnes institūcija, gan kā privātais komersants, gan arī valsts institūcija LVRTC, un ka mēs varam veikt pētniecību reālos apstākļos, reālos tīklos, nevis tikai laboratorijas apstākļos. Un, ja mēs vispār gribam Latvijā veicināt inovāciju, tad šāda veida sadarbība būtu jāatbalsta arī no valsts līmeņa, jo arī šajā kvantu tehnoloģiju jomā vēl ir gana daudz ko pētīt, lai mēs visi varētu plašāk izmantot šo tehnoloģiju. Agnes, tad varbūt vārds jums, kas tad valstī ir padomā attiecībā uz atbalstu šīm kvantu tehnoloģijām? Tātad, kā mēs jau te prezentācijā redzējām, tur bija
pieminēts, ka Eiropa ir pieņēmusi ieteikumu pārējai uz kvantu izturīgu šifrēšanu, un līdz ar to šobrīd aizsardzības ministrija kā par kiberdrošību atbildīgā institūcija piedalās aktīvi attiecīgajās grupās, kur notiek Eiropas līmeņa ceļveža izstrāde pārējai uz kvantu izturīgu šifrēšanu, un kuru plānots publicēt šobrīd šā gada maijā, līdz ar to cerams arī nekavēsies, bet jebkurā gadījumā pēc tā tiks uzstrākta nacionāla līmeņa ceļveža izstrāde, kur droši vien būs, kur mēs jau redzam, ir iesaistītās institūcijas, kur mēs tad nacionāli varētu droši vien šos soļus salikt. Tas, ko jāpiemina, kad arī Eiropa strādā pie kopēju finansējuma, kur ir Eiropas digitālajā programmā, viens no virzieniem kiberdrošības jomā, kur ir tieši vērsts uz šo kvantu tehnoloģijas attīstību, kas būs arī nākotnē pieejams bez tā, kas jau ir šobrīd izsludināts. Šie virzieni un sākotnēji tā koncentrēšanās ir uz nacionāliem kiberdrošības centriem, bet arī būtiski ir virziens ir privātā sektora iesaiste, kur mēs arī redzam, ka šobrīd šis ir bijis šobrīd ir ļoti veiksmīgs projekts tādā ziņā, kad ir tā sadarbība notikusi ar privāto sektoru, un tas būtu arī veids, kā noteikti turpināt šīs tehnoloģijas attīstību un šīs ceļakartes izstrādi, lai šie visi spēlētāji sadarbotos un tādā veidā iespējams arī samazinātu izmaksas, jo, ja kaut ko var attīstīt un rezultēties pakalpojumās, tad būtu mazāks nepieciešams šis valsts atbalsts. Līdz ar to tas ir tā kā ļoti. Bet, protams, mums jāatzīst, ka gan aizsardzības ministrijai, gan satiksmes ministrijai un citām valsts pārvaldes iestādēm, kas ir iesaistītas, piemēram, izglītības un zinātnes ministrija, kas iesaistītas šajā procesā, šobrīd nav gatavi kvantu speciālisti, un mēs arī, protams, strādāsim gan lai paaugstinātu šo kapacitāti, lai varētu veiksmīgāk arī šo pārēju novadīt. Un ko jūs sagaidat no šīm iestādēm, kas šeit sēž, un citiem ekspertiem? Tā ir zināšanas, ekspertīze, viedoklis, kas jums noderētu? Droši vien noderētu tā kā konkrēti šī gada, tātad no šī gada vidus līdz arī tā ceļa kartes plānot Eiropas komisija iesaka līdz 26. gada beigām, tad šajā laikā varbūt aktīvi mums ir jāsadarbojās un jāmēģina definēt tie attīstības virzieni, kas būtu svarīgi gan privātajam sektoram, gan pētniecības virzienam. Tas, ko es redzu, ka veselības joma tiešām jau ir izceļās, un tas varbūt mums ir arī pie nākošā plānošanas perioda jāņem vērā un jāaicina, jo mums citreiz ir ļoti grūti noteikt šīs prioritātes, bet šobrīd tad varbūt ir izkristalizējies, un tas mums palīdzētu šis darbs pie ceļa kartes jau konkrētus pasākumus saprioritizēt, lai mēs varētu saprast, uz ko vērst šo atbalstu. Runājot par šo te komercializācijas potenciālu, kā tad mēs šobrīd izskatāmies uz tā kopējā Eiropas fona, vai mēs varam teikt, ka šīs te kvantu tehnoloģijas ir mūsu lielā iespēja arī kaut kā sevi parādīt un būt no pirmajās rindās arī Eiropā? Kurš varētu atbildēt, kuram ir kādas idejas? Ja mēs runājam par kvantu šifrēšanas tehnoloģijām, tad
Komercializācija vēl, manuprāt, nenotiek īsti nekur Eiropā, un uz doto brīdi ir tāds vairāk testēšanas fāze. Par kvantu tehnoloģijām Eiropa noteikti ļoti labi sevi parāda uz pasaules fona, ir ļoti daudz iniciatīvas, un man ir īstenībā milzīgs prieks, ka Latvijā ir ļoti spēcīgi zinātnieki, kas ir pasaulē atzīti un virza tieši šo virzienu uz priekšu un attīsta, bet reāli pielietojumi dzīvē uz doto brīdi vēl nav, kas varētu būt komercializējami, bet noteikti ir jāstrādā šajā virzienā. Jā, es vēl gribēju piemetināt to, ka arī šīs kvantu iekārtu ražošana, tas jau arī vēl nav īsti certificēts un faktiski viņš ir procesā, un mēs ar savu darbu varbūt arī palīdzam tajā, attiecīgi ražotāju galā ar savām prasībām, ar savām šiem ieteikumiem, kādā veidā vajadzētu mums uzlabot šīs kvantu iekārtas, jo tās jau arī vēl nav tik plaši izplatītas un, jā. Jā, Līga. Jā, paldies. Tā kā mēs inovāciju centrā nodarbojamies ar zinātņu komercializāciju, tad es gribētu pateikt, ka droši vien ir jāgūst vēl pierādījumi par to izmantojamību plašāk, un tad arī būs vieglāk komercializēt. Tas ir tas, ko kolēģi teica par šiem dažādiem virzieniem, bet atgriežoties pie šiem virzieniem, es noteikti gribētu teikt, ka medicīnas datiem būtu jābūt prioritāriem, jo mēs visi zinām par Eiropas Savienības medicīnas datu kopējos telpas izveidi, kur tā ir pirmā iniciatīva, kur kopā visa Eiropas Savienība plāno kopīgot savus medicīnas datus, un lai šis iegūms būtu gan pacientiem, ka mēs varam saņemt šo veselības aprūpi, jebkurā no Eiropas Savienības valstīm, gan arī veidot kopējo medicīnas piedāvājumu visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, gan arī izmantot sekundāri šos datus inovāciju, pētniecību, attīstībai. Manuprāt, kad medicīnas virziens kā primārais ir jāturpina. Jā, Ina. Jā, vēl otrs noteikti blakus medicīnai, un pat varbūt pirmais ir valsts aizsardzība, kur arī noteikti mums aizsardzības sektorā un visās institūcijās, kas ir drošība. Tāpēc es domāju, ka visticamāk, ka pirmais ieviesīs šajās kritiski svarīgajās nozarēs, un pēc tam tās kvantu tehnoloģijas varētu ieviesties kā plaša patēriņa. Agnes, kā ir ar valsts līmeni? Jūs esat diskutējuši par to arī noteikti, kādas tehnoloģijas izmantot arī šajā aizsardzības nozarē, cik prioritāri varētu būt tieši kvantu šifrēšanas izmantošana? Šobrīd, jā, arī Eiropa un arī Latvija koncentrējās uz kritiskās infrastruktūras aizsardzību, un tur arī varētu būt attiecīgi arī, tas varētu ietvert arī medicīnas jomu, jo tā ir viena no kritiskās infrastruktūras sastāvdaļām. Tā kā tas nav pretrunā viens otram, līdz ar to tā šobrīd ir tā prioritāte. Un tad pēc 2027. gada arī Eiropa domā, kad varētu jau būt tas virziens uz privāto sektoru, uz plašāku to iesaisti, arī, lai formulētu šīs projekta idejas. Dmitrij, kādās jomās vēl jūs redzat šīs tehnoloģijas izmantošanu? Tātad ir medicīna, kurām vēl ir tāds lielāks potenciāls šajā ziņā? Uz doto brīdī tā noteikti ir medicīnas sektors, pieminētā aizsardzības sfēra, kur noteikti ir ļoti svarīgi uzturēt drošas savienojumus un pasargāt datus. Un trešā sfēra, uz ko mēs tagad fokusējamies, ir bankas un finanšu sektors, jo tur datu apjoms arī pieauga un ir ļoti svarīgi, lai šie dati arī ir drošībā. Savādāk var izraisīt pie liela datu zādzības var izraisīt arī kaut kādas finanšu sfēras kolapsu, un noteikti ir jāapsargā arī šī sfēra.
Sergej, te arī jautājums no skatītājiem. Kā jūs redzat to nākotni, kā mēs varētu, cik reāli ir šī sadarbība, varbūt Baltijas līmenī, medicīnas iestādēm, par Eiropas līmeņa izaicinājumiem, jūs jau arī minējāt. Kas tālāk? Noteikti ir jāskatās kaut kādi, ja ir apmēram skaidrs un arī testa rezultātos mēs noskaidrojam, kā mēs slimnīcas līmenī varam ieviest, tad jāsaprot, kā mēs no datu centra tiekam tālāk apmainīties ar datiem, sākot varbūt ar kaimiņu valstīm, bet arvien biežāk ikdienā parādās jautājumi, kā mēs varam apmainīties arī ar Skandināvijas valstīm, un jau minēju tur datu centriem Vācijā tā tālāk. Ja šāda drošā infrastruktūra būtu pieejama jau tālāk kā pakalpojums, vai arī valstiskajā sadarbības līmenī, tad noteikti visiem būtu vienkāršāk tas izmantojams, un nevajadzētu katram atsevišķi kaut ko būvēt un izmaksāt, teiksim, tā tehnoloģija pietiekami dārga, lai katram būvēt, Baltijas līmenī savienojumus tur slimnīcām, tad aizsardzībai, tad atsevišķi finansēm un tā tālāk, To ir jāskatās kaut kādas kopējas infrastruktūras līmenī, Šeit arī tad, laikam, mūsu tā visu kopīgā priekšrocība ir sadarbība un ir jāmēģina sadarboties, jo tā situācija ir, es domāju, mēs visi saprotam, par ko mēs runājam, situācija kļūst aizvien sarežģītāk. Ko es teikšu jums lielu paldies, ka piedalījāties, un paldies arī visiem, kas bija klātienē, kas klausījās. Es domāju, ka mums visiem bija iespēja pārliecināties, ka kvantu tehnoloģijas vairs nav tikai nākotne, un tās jau tagad ietekmē datu drošību un komunikāciju infrastruktūru. Un paldies visiem ekspertiem un par ieskatu kvantu šifrēšanā, tās pielietojumu veselības aprūpē un plašāku skatījumu uz kvantu komunikācijas infrastruktūras attīstību Latvijā. Dmitrij? Kaut kas piebilstams? Jā, šodien izskanēja, ka mēs katrs esam pacients, tāpēc sarunas nobeigumā es gribu novēlēt, lai mēs pēc iespējas retāk esam pacienti, un ja mēs tomēr esam pacienti, lai pakalpojumu sniedzējs nodrošina mūsu datu drošību. Jā, paldies. Man tikai vēl jāatgādina, ka pasākums notika Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta eksperimentālās kvantu komunikācijas infrastruktūras attīstība Latvijā ietvaros. Šajā brīdī saku paldies visiem tiešsaistes skatītājiem, jo tiešraidi mēs noslēdzam. Paldies vēlreiz visiem.